Ja, das ist ein bisschen das. Ja, es geht ja schon. Es ist schon. Tas ir tas stāvoklis, kad tu vienlaikus atrodies pilnīgā kontrolē un vienlaikus ļaujies pilnīgai plūsmai. Tu paskaties uz visiem tiem cilvēkiem tur lejā. Viņi ievēro noteikumus. Priekš kam? Viņi ļauj bailēm sevi vadīt. Vai kas notiktu, ja viņi tā nedarītu? Dzīve ir vienkārši. Tu izdari izvēli, izdomā, ko tu gribi, ej pēc tā un nepaskaties atpakaļ. Ja tu nedriftē, lai uzvarētu, kādēļ tad tu driftē, Aigi? Tu tiešām vēlies zināt? Tiešām. Zini, es nekur nekad neesmu iederējies. Bet tagad es zinu, ka tam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Viss, kas tev ir jāzina, ir, ko tu reāli vēlies, un tad ir jāiet pēc tā. Mēs šeit nācām, kad mēs vēl bijām bērni. Pat pirms mēs mācējām driftot, mēs te nācām katru dienu. Izlaidām klasi, izlīdām ārā, vērot, kā vecākie bērni driftē. Tolaik lietas bija savādākas. Bērni vienkārši brauc ar visu, kas viņiem bija. Un neviens mūs netraucēja. Un tad pienāca diena, kad es saņēmu savu apliecību. Un tāpat dienā es saņēmu savu pirmo sodu par ātrumu pārsniegšanu. Un tad, nākamajā dienā, es uzvarēju savās pirmās sacensībās. Kaut kādu tur bagāto bērnu par 3 metriem nobraucu. Un tā bija sajūta. Ka Tāda sajūta, it kā viss vienkārši pazūd. nekādas pagātnes, nekādas nākotnes. Nekāda problēma. Mirklis.
kombinzonu. Huļi, tas nav tavs kombinzons. Huļi, tu dirs. Aigars, es nevalkāju tavu kombinzonu. Kāpēc tu valkā manu kombinzonu? Aigars, es nevalkāju tavu kombinzonu. Es tev ļāvu viņu ņemt? Es tev liku viņu ņemt? Aigars, es nevalkāju tavu kombinzonu vienreiz. Kāpēc tu paņēmu. smirdi? Jūs kliedzat? Kāpēc viņš valkā manu kombinzonu? Kāpēc tu valkā viņu kombinzonu? Huļi, jūs tagad abi pret mani. Huļi, tu smirdi manā kombinzonā? Es vienreiz paņēmu tavu kombinzonu. 3 Tu reizes! paņēmi viņa kombinzonu. Vienreiz es 3 paņēmu tavu reizes! kombinzonu. Smirdi Tad, kad manā mans kombinzonā! kombinzons Ej, menti brauc. Kur ir tu menti brauc? Es nezinu. Ko tu vari zināt? Manā kombinzonā. Huļi, jūs kliedzat? Huļi, viņš valkā man kombinzonu. Huļi, tu valkā viņa kombinzonu. Huļi, tas nav viņa kombinzons. Huļi, tu kliedz uz manīm. Huļi, jūs te atbraucāt. Huļi, jūs aurojat pa visu pagastu. Pat tu huļi auro. Es huļi neauroju. Tu gribi, lai es tev sasienu? Mēģini huļi. Aigar! Atvainojies. Aigar! Aigar! Huļi, nekliedz. Aigar, atvelties! Tu nevalkā vairs viņa kombinzonu. Aigar! Huļi, Aigar, man pašam jāaiziet! huļi jūs viņu sitat? Kāda tev huļi daļa ar manu jobnu to kombinzonu? Nē, tu te nesaplēs diktārus! Aivar, tev viss kārtībā? Aigar, es izturēšu. Tur man cieši. Aivar, ak Dievs, viņš to nodarīs sāpīgi. Tev ir nobrāzums. Aivar! Aigar, slēpj, tur man. Es tevi turu. Tu taču zini, es tev nekad nepametīšu. Mēs esam viena ģimene. Aivar, Ainar, Jēl, pasteidzies. Atnes glāzi piena. Vai karafi. Vai citu tilpni. Aivar, Man aizstāvējuši bija tik drošsirdīgs. protams, Paldies tev. Aivar, mēs taču esam, viena ģimene. Es taču nevienam nekad neļaušu tev nekad pāri nodarīt nekad. Šajā pasaulē ir tik daudz ļaunuma, ir tik daudz vārdarbības. Augstāk, Ainār. Dažreiz es vienkārši gribētu aizlidot Pietis, kaut kur Ainār. tālu. Uz kādu īpašu vietu. Uz Lietuvu. Es gribētu aizlidot uz Lietuvu un atvest hotdogu. Tīvas, Aivar. Ei! Aļū! Halo, vai servis? Siesaulītis. Kas zvan? Aigars, jums ir piezvanījis Dievs. Kā tu zini manu vārdu? Aigars, to tik es par tevi nezinu. Vai pasaka, kas man rokā? Aigar, tev rokā ir telefons. Jā. Tagad paklausies. Man te vienam darbiniekam kaut kas ar kreiso spāru uzkās ar kreiso spāru. Viņš ir netālu. Ieskries pēc brīža.
Zigā tas golds ir rolocīgs. Es kā saku, tā Viktor vairs nav savu vārdu. Pagaid, kā? Nenogāžiet man te paskas. Kā viņš ir dolot? Vai jūs darat Šeit pafilmēs pasaukšu atpakaļ. Es nepalīdzēšu, nāku man nav mentāli piepratīsies estridīgs. Vai jūs tiesas nav nevienam, ne? Tu jau viņu neko neaizstums, viņš ir tā sasis, ka tur ir pizdā tam golfam. Ej, tīs. Nu, kuras puses braucām? Ei, tu redzēji? Tu, bļet, uz Zigas pa pisak biji, istabā. Es gribētu uz manu māju. Es zinu, uzreiz pipīs, kā viņš pie logiem, gan uzpīs boku. Ej, dīsni. Tu zini, kas man istabā bija pa pisak? Es tev saku, nāku. Lai man cels ir vienkārši lupas. Ej, dīsni, tas golfs ir tā nolocīts. Jebaļ, bļet. Tu zini, kas man istabā bija pa pisak, bļet? Ej, tu dīsni. Palīdz tev pastāvīgi. Ej, tu dīsni, ka tas nabaks ir sadauzīts. Nu, bļet, tu vajag domāt, ka es zināju, bļet, ka pisīs tulīt kāds vārds. Kā jūs šajā kokaritī? Ej, diskā tas koks izstās. Bļet, pie manas mājas to čiepis kokā. Jebaļ. Dūrs pat aiztaisīt tev. Es taču zināju, ka Dodniks nākais galvas. Es taču nevaru pats tu, bļet, man celus lupatām. Bļet, jūs normāli esat vilki. Galvenais, ka pie ciņu. Ei, kopēc man māju. Es taču nepalīdzēšu, beigās man nav, bļet, pateiks, ka es atēs biju. Ej, dīsni. Bļet, tas nabaks ir nolocīts, smuki, bļet.
Vecīt, tam, ka tu pakrīt, tam nav nozīmes. Svarīgi ir tas, ka tu piecelies. Tu celies un celies. Jā, Vecīt, tu mainīsies tikai tad, kad sāpes palikt tādam, kāds esi, kļūs lielāks par sāpēm mainīties. Vecīt. Atceries, tu esi vienīgais, kurš var pateikt, ka tu kaut ko nevari izdarīt. Un čali, tev tevī nav jāklausās. Vecīt, ja tu zini, ka kaut ko var izdarīt, tad, tev tas ir jādara, un tad tu to izdarīsi. Čali, atceries, tu nevari skriet ar naudu kabatās. Tev ir jāskrien ar cerību sirdī un sapņiem galvā. Jā, Vecīt, ja tev kāds dod iespēju, tu saki tā, jā, tu nekad neuznās, vai tu vari izdarīt, vai nevar izdarīt, ja tu nepamēģinās to izdarīt. Vecīt, vienmēr atceries pārliecināties, vai tavs ļaunākais ienaidnieks nesēž ar tavām paša ausīm. Jā, un vienmēr smagi strādā un tu kaut cīnies līdz galam, jo nekas nekad nav beidzies, kamēr neatskan svilpe. Vecīt, tev ir jātic neiespējamam, jo neviens cits to nedarīs. Jā, Vecīt, vecums, tas ir tikai tāds, šķēslis, pat tas šķēslis, tu to esi izdomājis, tas ir tāds ierobežojums tavā galvā, to tev jāņem vērā. Čali, atceries. Trofejas, tas mums trofejas apaug ap efektiem, bet atmiņas, tas nav mūžīgi. Jā, un vecos kaislība, vispirms kaislība, viss izdosies. Vecīt, atceries, kaut kur aiz tā drīkstarotāja, par ko tu esi kļuvis, kaut kur aiz visām treniņa stundām, aiz treneriem, aiz visiem, kas tevi pamudinājuši. Kaut kur aiz tā visa ir mazs puisēns, kas iemīlēs driftošanu. Tagad močī viņa vārdā. Vecīt, tu esi dzimis, lai būtu drifterotājs. Šitas brīdis. Vecīt, šitas brīdis. Šitas brīdis ir tavs brīdis, Vecīt. Vecīt, mēs tevi varam motivēt ar bailēm un mēs tevi varam motivēt ar atlīdzību. Abas tās lietas ir izlaicīgas. Vienīgā ilgtermiņa lieta ir pašmotivācija. Vienmēr atradīsies iemesls, kāpēc tu kaut ko nevar izdarīt. Tās, kas tev ir jādara, tev pastāvīgi jāmeklē iemesli, kāpēc tu to kaut ko vari izdarīt. Čāli, tu vienkārši nekad nepadoties. Jā, Vecīt, tie, kas apstājas, nav uzvarētāji. Un tu taču esi uzvarētājs, tu neapstājies. Vecīt, atceries, pēc šitā visa pisaka atlīdzība nebūs tik liela. Vecīt, dzīve beidzas kur? Nē, dzīve sākas. Dzīve sākas tur, kur beidzas tavs komforts. Ejiet dirst. Es neesmu nekāds recīts. Es esmu eņģelītis.
Nu, kas te ir, ko brīnīties? Es jau pirms 10 gadiem teicu, kad to lokatoru sāku tur stebīt, nu jumordā. Es teicu, ka zāle te vairs neaugs. Tu kaut vai mežā ejam paskaties. Un paskaties uz sēnēm. Tu pēdējos gados kādu normālu cūceni vispār esi redzējis? Nu labi, kolkā, bet šajā pusē visas cūcenes pumpainas. Nu labi, tas jau alla cilvēkiem bija skaidrs, ka jāskatās uz sēnēm. Nevis bļāviens delfi jāles un jāstaigā ar deguna gaisā vispār. Zemē ir jādara zemes lietas. Un tas sēnes jūt, kā viņi sūkā, ka to puļķi iekšā no augšas un laiž pa taisno zemē. Tāpēc jau te viss skraida apkārt apsitušies. Brauc no bērnus un dzer odekolonu un pišas ar robotiem. Lai ko. Bet tu paskaties, uz kā tu stāvi. Tu paskaties uz sēnēm. Vai ne, brālīt? Tas jau viss, ko tu vien dari, kā skaties uz sēnēm. Malacīts, jā. Nu, pasaka, tu arī kaut ko brālīt. Nē, nu, man agrāk par visu bija viedoklis, bet tad kaut kas notika. Un kopš tā laika man vienkārši nav viedokļi par lietām. Piemēram, pagājušā vasarā kaimiņiem pirts nodeg, vai ne? Un viņi man prasa, ko tu par to domā? Neko es nedomāju. Nu, nav viedokļi, vai ne? Un tāpat ar sēnēm arī nav viedokļi īsti, diemžēl. Varbūt kādreiz būs, bet uz doto brīdi nav. Tāpēc nevarēšu iedot. Tas nekas, brālīt. Ainar! Ainar, viņš apskatās. Ko? Aizvāks. Lā. Es jums esmu stāstījis par savu draugu Ulvi. Kurš ir Ulvis? Tas, kurš no cietuma iznāca. Nezinu Ulvis. Nu, labi, man ir tāds draugs Ulvis. Viņš nesen bija Ogres cietumā. Viņam bija katru vakaru jāguļ divstāvīgā gultā. Un, kad tur Ulvis guļ apakšējā stāvā, un virs viņa gulēja tāds čalis ar lieliem muskuļiem, daudz atvēm, un tāds riktīgs skērī čalis. Un Ulvis pirmajā naktī viņš apguļās un tās gultas, un tas čalis guļ tur augšā. Un tas čalis augšā pēkšņi tāds, labvakar. Ulvis tā kā neko neatbildēja, un viņš nesaprat, kas tur notiek, un nebija ko atbildēt. Un viņš visu tur nākamo dienu par to domāja, ko viņam atbildēt, ko viņam neatbildēt. Un tad, pienāca otrais vakars.
neatbild. Labvakar. Vai spēlē spēli? Ulvis atkal neko neatbildēja. Viņš tad visu nākamo dienu turpināja par to domāt, kamēr pienāca nākamais vakars. Viņš apguļās gultā. Labvakar. Labvakar. Vai spēlēs spēli? Spēlēšu. Kas tu būsi? Mamma vai tetis? Ulvis atkal neko neatbildēja, viņš pārbijās. Viņš visu nākamo dienu domāja, nu tā, kas būtu izdevīgāk, būtu mamma vai tēti? Kura situācija varētu beigties? Pienāca nākamais vakars, Ulvis apguļās gultā. Labvakar. Labvakar. Vai spēlēs spēli? Jā. Kas tu būsi? Mamma vai tetis? Es būšu tetis. Labi. Spēle tāda. Tetis sukā mammai pimpi. Ainār, bļaļ, panāks! Nopietni. Mēs tūlīt. Kurš sūdiņ tev tieši vajadzēja? Pados to huņu, tur viņas trešā plakstā, to prjām traktīs virsū. Tā, sūdiņš. Ainār, tu vēl ilgi, kad man pašam aizies. Nu, es tūlīt, bet, nu, Hei, mums nekauties. ir daudz sūdiņu, nu. Ainār, man pašam jāceļas. Nu, es tūlīt, nu. Šabūt. Ainār! Jā! Vēl ilgi? O, paldies, Ainār. Aivars. O, Čau, kakao servisa darbinieka. Vai salabosi manu mazulīti? sveiki. Kas laisies tavai mazulītei? Mazā nekā grūts. Kā runcīts vai kā kucīts runcīts? Kā īstenā kucenītē. Nu tā, mazāk. Varētu kā trūks. Tu vēlies dzirdēt, kā mana mazā rūts? Tas ir tas, ko tu vēlies tu, eļļainais un netīrais mehāniķi. Jā. Es esmu pilnīgi slapšs, kā es gribu dzirdēt savās ausīs, kā tavu mazulīti rūc. Tu nu gan esi viens nepacietīgs un spalains servisa darbinieks. Jā, es esmu ļoti nepacietīgs. Es tūlīt iemācīšu atslēdziņu. Atslēdziņu. Un ko tad tu darīsi, kad būsi iebāzis atslēdziņu, tu ugunīgais jāsnieg? Tad, kad es būšu iebāzis atslēdziņu, es to pagriezīšu kā īstens karst galvis. Pagriezīs. Un kas tad notiks? Tu trakuli? Un tad tu, eļļainais, netīrais, spalvainais, nepacietīgais, nekaķītrais, mehāniskais servisa darbinieks, tad
mana mazulīte, ierēksies kārsā. Vaša mašīna? Ko? Tava mašīna? Mammas. Pažēnieki ir izsaukt, līdz atbrauc nodzēsīt. Ai. To ir atbrauc nodzēsīt. Pai malā sprāks vēl. Deg. Viss deg. Ai. Pats viņu nokurināja. Tur ir cigaretes? Nepīpēja. Mana mīļā mašīna, viņa deg. Tu esi zēvis? Es mīlu šo mašīnu. Ko tad ir lielas emocijas klāt? Mazā dzīvo bļaģi lūdzu. Cik tu izdzēri? Ko? Es nezinu, jo es nevaru pateikt. Nopirks jaunu. Nekad nepirkšu jaunu. Es mīlu šo mašīnu. Nomušajiet mani ar šo mašīnu. Es varu tā apskaut? Nomierinies, es piecu. Pasēdi ar sevi. Iedod cigareti. Nepīpēja. Es mīlu šo mašīnu. Ko tu viņi darīja? Mēs tevi savācām. Tev visu apakšdaļu. Saulītes zīmēja. Ko? Saulītes zīmēja. Tu necilvēku. Tava dzīve ir domāta, lai izstieptu spārnus starp ūdeni un sauli. Ja lidos pārāk tuvu ūdenim, spārni samirks. Kļūs smagi un tu vairs nespēsi sevi noturēt gaisā. Bet ja lidos pārāk tuvu saulē, spārni izkusīs un tici man gaisā tu nepaliksi. Tu kritīsi. Un tā ir daži cilvēki, kuri nevar palikt uz zemes. Dažiem cilvēkiem tiešām jādzīvo starp ūdeni un sauli, un, lai tur dzīvotu, ir nepārtraukti jāvicina spārni. Tāpēc vicini savus spārnus, vicini, cik tev vien spēka. Cvicini savus spārnus, vicini, cik tev vien spēka. Cvicini savus spārnus, vicini, cik tev vien spēka. Cvicini savus spārnus, cvicini savus spārnus, cvicini savus spārnus. Mazais vicini spārnus, es teicu. Mazais vicina spārnus, aiziet, labo, kriesu, labo, kreisu.